Šodien mēs esam sapulcējušies Daugavas stadionā, sapulcējušās visas Latvijas hokeja komandas, varbūt izņemot Daugavpili, jo viņiem bija atsevišķi turnīrs, kurā viņi jau laicīgi bija pieteikušies, bet ir savākušies U16 spējīgākie Latvijas jaunieši, kas ir šobrīd Latvijā uz vietas. Un tā, slēpjamies no vasaras karstuma hallē, tā kā esam džemperīšos un aizvedam tādu ģenerālu mēģinājumu jau tādā specifiskā lietā kā 3-3 hokejs. Principā hokejs ļoti ātrs, dinamisks, interesanti, kad spēlē 3-3 un viņi mainās ik pēc tām 45 sekundēm un vārtsargiem ir kārtīgs lodzi. Ja lielajā hokejā vārtsargs tur pēc svilpēm dabona atpūsties vai arī starp maiņām, tad šeit principā tās 15 minūtes puiši kā skrien, tā skrien un varēja redzēt, ka ja viena komanda ir mazliet spēcīgāka, tad otrā pusē vārtsargam sanāk tās 15 minūtes. Laika non-stop strādā, tā kā, interesanti. Pirmo reizi redzēt tādu pasākumu, arī priekš tiesnešiem. Pirmā adaptācija saprast, kur viņi slido un kur labāk būt pašiem uz vietas, tā kā ļoti pozitīvi. Tomēr tā spēle ir specifiska, jo pirmajās spēlēs komandas bišķiņi tā kā taustījās un bija kaut kāds nianses ar maiņām, un kas ir nedaudz savdabīgi atšķirīgi no lielā hokeja, tad jau otrā spēlē tā bilde izstījās kvalitatīvāk, un spēlētāji arī jau veidoja sadarbības, jo dažas komandas ir apvienotas un ir kaut kādas saiknes jāveido, tā kā tā līkne noteikti ir augšupejoša. Var redzēt, ka tie treneri ir padarījuši jau labu darbu, bet skaidrs, ka šie spēlētāji vēl ir savā attīstības procesā, un citam tā attīstība notiek ātrāk, citam lēnāk, un ja šobrīd mēs esam pusgadu vēl līdz tam galvenajam turnīram, ko mēs šodien izmēģinām jauniešu olimpiādas, tad noteikti vēl tiem spēlētājiem ir jāizvada gan labas sezonas savās komandās, un viņi ir attīstības procesā, un šajā vecumā tādā U16 pusgads var ļoti daudz ko izšķirt, jo cits mums jau ir nobriedis, jau vīrietis, cits vēl ir vēl vairāk kā puika, bet, protams, jau var redzēt iezīmes, kurš to hoķīt saprot un kurš ne. Un tā ir, protams, liela pateicība tiem treneriem, kas dienā ar viņiem strādā. Es nezinu, vai varētu nosaukt 5 būtiskākās izmaiņas, bet jo globāli jau hokejs ir kāds viņš ir. Tādi, ja mēs runājam par vārtu gūšanu, ripu vārtos vai ripu nūjas, tas viss ir tā kā 5-5 hokejā, bet principā, ja var teikt, tad pirmais jau, protams, tas laukums, tas, ka viņi nespēlē uz visu laukumu, bet pa pusto laukumu, pa zonu, varētu teikt tā, tad var uzreiz redzēt, ka visu laiku ir kaut kādi vārtu gūšanas momenti un viņi neslido tā kā 3-3 overtime, piemēram, lielajā hokejā, tad ja viena komanda dabona ripu, tad viņi var, teiksim, tās 5 minūtes kontrolēt un otra komanda iespējams nemaz negūst nekādu iespēju arī uzspēlēt ar ripu. Tad šeit ir visu laiku uz vienu uz otru pusi, visās 45 sekundēs, tad viņi var gūt vārtus, ļoti daudz momentu. Tas ir viens, protams, tāds liels faktors. Tad otrs, protams, arī tas, ka viņiem ir visu laiku tās maiņas, teiksim tā, nav viena un tie paši spēlētāji visu laiku uz ledus, bet tās 45 sekundes paiet, un tad ir tas otrs vai nākamais trīnieks, tā var teikt, kas nāk uz ledus. Arī tas, protams, ka nav spēku paņēmieni, tas arī ir tā kā ļoti liela atšķirība. Protams, ir spēka spēle, ir cīņa par ripu jebkurā gadījumā, bet tas, ka nav spēka paņēmieni, es domāju, ka ir īpaši bērniem arī izslēdz kaut kādas traumu varbūtības, līdz ar to varbūt vairāk tehniskākiem spēlētājiem ir iespēja izcelties, viņiem nav jādomā par to, ka viens 2-metrīgs aizsargs jau lido un laikam jābūt galvai augšā, bet pa lielam droši vien, ka tās būtu 3. Varētu teikt, tās galvenās izmaiņas. Mums daudz noraidījumu, godīgi sakot, nebija, bet droši vien, ka klupināšana, kad kaut kur starp stūri jau spēlētājs izskrien, tad, ja kaut kur nūjas ir pa kājām, tad klupināšana vismaz pagaidām izskatās, kad bija tas numur 1 klupšanas akmens. Tātad ikdienā šie puiši trenējās savās komandās, un jau es pieminēju, kad ar viņiem notiek tāds ļoti kvalitatīvs darbs. Tai pašā laikā šis 3-3 hokejs ir sava specifika, un noteikti ir jāpievērš uzmanība tieši šī hokeja specifikai. Tas ir maiņas, tas ir darbs ar ripu, arī gal galā
tādas vairākums, 3-2 izspēles, ko noteikti tajos brīžos, kad būs iespēja ar šiem puišiem pastrādāt, mēs vēl vairāk tām lietām pievērsīsim uzmanību, lai arī lielais hokejs būtībā jau ir vienmēr tāda divcīņa, kurš vinnēs divcīņu, tad šeit šī situācija ļoti ātri mainās. Nav varbūt tik daudz tev iezīmēta loma kā lielajā hokejā, vai tas uzbrucējs vai aizsargs šeit tas viss var kardināli mainīties sekundžu laikā.